Kas ir Latviešu dāņu biedrība? Tie ir Dānijas latvieši, kurus vieno vēlme būt kopā ar saviem tautiešiem. Ko dara Latviešu dāņu biedrība? Latviešu dāņu biedrība pulcē dažāda vecuma, interešu cilvēkus, dažādās interešu kopās, kā piemēram korī, tautas deju kopā, teātrī, skoliņā Mazputniņš, lai vienkārši koptu savas tradīcijas, latviskumu, valodu, par to rūpētos arī esot tālu prom no dzimtenes. Latviešu dāņu biedrība arī veido kopīgas aktivitātes, svin kopā svētkus, lai ikvienam ir iespēja justies piederīgam un būt latviskā vidē. Kas ir Latviešu dāņu biedrības valde? Tie ir brīvprātīgie tautieši, kur izvērtējot savus laiku, enerģijas un iespēju resursus, ir uzņēmušies biedrības un savu līdzcilvēku labā darīt mazliet vairāk nekā no viņiem ikdiena prasa. Ko dara Latviešu dāņu biedrības valde? Valde pirmām kārtām administrē visu Latviešu dāņu biedrībā notiekošo. Veido un uztur komunikāciju ar Latvijas un Dānijas institūcijām, kas saistītas ar finanšu iespējām un piesaisti. Viens no lielajiem darbiem valdes paspārnē tas ir sagatavot atskaites, ko pieprasa Bailes komūna par biedru aktivitātēm, par bērniem un, protams, ikgadējā finanšu atskaite Latviešu dāņu biedrības biedriem. Kāpēc svarīga ir Latviešu dāņu biedrība? Biedrība mums dod iespēju pretendēt uz Dānijas un Latvijas likumā noteiktajiem labumiem, diasporas kopienu likumā, kas ļoti atvieglo un palīdz, piemēram, nodrošināt amatieru kopas un skoliņas ar mēģinājumu telpām, pretendēt uz pasākumu materiālās bāzes nodrošinājumu finansējumu. Katrs biedrs ir milzīgs motivators nenolaist rokas, iet un darīt un radīt lietas, jo kuplais biedru skaits patiešām ir tāds milzīgs pierādījums tam, ka tas, ko darām, nav velti, ka tas ir vajadzīgs un Dānijā ļoti gribēts un gaidīts. Un tas noteikti tiešām ļoti iedvesmo un motivē strādāt arī turpmāk. Kāpēc ir jāmaksā biedru naudu? Biedru naudu ir noteikuši paši biedri statūtos jau daudzus gadus atpakaļ, un par to izmēru un lielumu tiek lemts katrā pilnsapulcē katru gadu. Biedru nauda ir nepieciešama, lai biedrība varētu pastāvēt un būtu bāze katru gadu plānot pamatizdevumus. Kas notiek ar iemaksāto biedru naudu? Biedru nauda ir pavisam niecīga daļa no kopējiem biedrības ienākumiem. Un lielākā biedru naudas iemaksas daļa aiziet, lai apmaksātu administratīvos izdevumus, tādus kā, piemēram, licences, nodevu par biļešu tirdzniecību, bankas nodevas. Liela daļa ir prezentāciju izdevumi, kā arī jau pēdējos 2 gadus daļa no biedru iemaksātām naudām tiek novirzīta speciālistu piesaistei amatieru kopām. Pateicoties aktīviem un azartiskiem latviešiem, mūsu biedrības biedriem, ļoti intensīvi tiek rakstīti projekti gan uz ārlietu ministriju, kultūras, izglītības zinātnes ministrijām, sabiedrības integrācijas fondam, lai piesaistītu papildus finansējumu, ideju un dažādu aktivitāšu realizēšanai. Šis papildus finansējums mūsu biedrībai ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tas ļauj realizēt aktivitātes tiešām daudz kvalitatīvāk un daudz pieejamākas visiem Dānijas latviešiem. Amatieru kopas ir mūsu biedrības balsts. Tie ir cilvēki, kuriem ļoti svarīga šī latviskā kultūra, caur dziesmu, deju, teātri. Kopas ir mūsu virzītāju spēku uz attīstību un pilnveidošanos. Jo vairāk amatieru kopu un dažādi interešu grupas būs biedrībā, jo lielākam Dānijas latviešu cilvēku skaitam būs atrast un pievienoties sev līdzīgi domājošiem. Ar viņiem attīstīties, augt kopā un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku. Vai kopu dalībnieki arī ir biedri? Lielākoties kopu dalībnieki saprot un atbalsta biedrību, veicot savus biedru naudas iemaksas, lai veicinātu vispār biedrības esamību. Bet dalība amatieru kopu rindās ir iespējama ikvienam. Tikai būs jāņem vērā pilnsapulcē pieņemtos nosacījumus attiecībā uz nebiedru dalību amatieru kopu rindās, uz mēģinājumu apmeklējumu un uz pasākumu apmeklējumu.
Kas finansē Latviešu Dāņu biedrības pasākumu? Lielākā daļa pasākumu tiek finansēti no biļešu ienākumiem, kā arī no iesaistītajiem projektiem. Biedru un bērnu atlaides pasākumiem un dažādām aktivitātēm tiek finansētas no biedru naudas iemaksām. Kādi ir Latviešu Dāņu biedrības mērķi? Turpināt pulcēt Dānijas latviešus dažādās un ļoti daudzveidīgās, interesantās aktivitātēs, piesaistīt un iesaistīt jaunus un aktīvus tautiešus, kuriem nav vienaldzīga un ļoti rūpa latviskā vide, un kuri ir gatavi viņu pilnveidot un radīt arī turpmāk Dānijā. Kā es varu palīdzēt Latviešu Dāņu biedrībai? Reģistrējoties biedrībā, apmeklējot pasākumus, pēc savu iespēju laiku un varēšanas robežās piesakoties brīvprātīgiem darbam, lai palīdzētu realizēt dažādākās aktivitātes, pasākumus, atbalstot, daloties ar ieteikumiem, idejām, kas varētu būt aktuāls un noderīgs arī citiem Dānijas latviešiem. Piemēram, padaloties ar šo video. Kādi ir Latviešu Dāņu biedrības lielākie izaicinājumi? Manuprāt, viens no lielākajiem izaicinājumiem šobrīd ir piesaistīt jaunus un aktīvus, darboties gribošus cilvēkus. Noteikti milzīgs izaicinājums ir speciālistu trūkums, gan amatieru kopās, gan valdes darbā. Finansiālie šķēršļi realizējot idejas, milzīgā informācijas apstrāde un tāds pielietojums. Gan no Latvijas institūcijām un instancēm, gan no Eiropas latviešu institūcijas, šis informācijas pieplūdums un tā apstrāde un pielietojums. Mums vienkārši tam nav cilvēku, kas to visu var izdarīt. Laika trūkums, motivācija vēl kaut kā tā. Bet viss. Paldies!